Lūdzu deputātam Jānim Astrim, lūdzu. Jā, paldies. Es gribētu tad izteikties. Jūs jau vēlreiz, tad... Es pirms balsojuma gribēju izteikties vēl pēdējo reizi. Labi, es jums devu vārdu, lūdzu. Paldies, jā. Es tad vēlos izteikties kā Pumpuru vidusskolas absolvents, kurš 12 gadus šeit ir nomācījies šajā izglītības iestādē. Un gribu teikt, ka šo jautājumu noteikti neatbalstīšu. Un tam ir vairāk iemesli. Pirmkārt, šis lēmums ir sasteigts. Kā jau dzirdējām, tad skolāni vecāki pedagogi par šo lēmumu uzzināja šajā redakcijā, kādā mēs viņu skatām šodien, uzzināja tikai dažas dienas pirms izglītības komitejas sēdes, kas norisinājās 13. februārī. Tāpat šobrīd starp izglītības komitejas sēdi un domas sēdi ir pagājušas tikai 9 dienas. Vecāki arī bija izteikuši vēlmi pieteikt piketu, bet to pat fiziski viņi nevarētu izdarīt, jo pikets ir jāpiesaka ne mazāk kā 10 dienas pirms plānotā pasākuma. Tad mēs vēlreiz varam pārliecināties par to, ka Jūrmalas pilsētas doma tomēr neievēro labas pārvaldības principus un nenodrošina vienlīdzīgas iespējas visiem iedzīvotājiem paust savu viedokli demokrātiskos veidos. Otrais punkts - skolāna vecāku, pedagogu un vispār jūrmalnieku iesaiste šajos procesos ir bijusi ļoti fiktīva, kaut tika rīkotas 2 tikšanās reizes ar skolānu vecākiem kolektīvu. Tajā paustais izglītības pārvaldes darbinieku viedoklis un arī atbildes uz uzdotajiem jautājumiem bija ļoti formāls, un vairāk tās bija aizbildināšanās, nevis atbildes šiem te konkrētiem jautājumiem. Un tāpat arī, jā, iespējams kļūda, bet tomēr dienu pirms šī domas sēdes, kad Pumpuru vidusskola tika atvest šīs veidlapas ar jauno skolas nosaukumu, tas tomēr parāda, ka viss jau ir ticis izlemts, un šodien viss šī runāšana, viss šis balsojums, tā ir tikai formalitāte. Demokrātijas, teiksim, tāds teātris. Trešais punkts būtu tāds, ka netiek uzklausīts 1600 jūrmalnieku viedoklis, kas ir izteikušies Man balss portālā pret šo konkrēto skolas reorganizācijas modeli. Nedēļas laikā šis parakstu skaits ir ticis savākts, un nemaz nav arī bijis iespējams caur PMLP pārbaudīt šos datus un šo jautājumu likt uz domas sēdes darba kārtību. Viņš mums parādīsies varbūt nākamēnes, aiznākamēnes, bet kāda jēga, jo lēmums būs pieņemts jau šodien. Tāpat arī 4. punkts, tad, kā mēs redzējām jau šajā aptaujā, 93% skolas pedagogi un vecāki nepiekrīt šim modelim. Viņi uzskata, ka labāks modelis būtu kaut šī vienas skolas pievienošana otrai. Un tāpat arī joprojām es neesmu līdz galam sapratis to, kādēļ esošā direktora nevarētu pildīt šīs apvienotās skolas direktoras pienākumus, jo viņai ir atbalsts gan no vecāku vides, gan no pedagoga vides, saprot arī no skolēna vides, tā kā šim lēmumam nav pamatojuma. Un tāpat arī lasot un redzot šo prezentāciju, es vēlreiz pārliecinos, ka šīs skolas nevar apvienot. Jaundubultu pamatskolas padomes prasība, viena no prasībām bija sekmēt mākslas, kultūras, literatūras, teātra, kino un tam līdzīgi pulciņu norisi krievu valodā skolas telpā, tā skaitā privāti. Kas tas tāds ir? Vispār es nesaprotu. Kurā gadā mēs esam? 2024. Pilnīgi nepieļaujams šādas prasības ir. Jo visām aktivitātēm, kas norisinās skolas telpās, ir jānorisinās vienīgajā Latvijas valsts valodā latviešu. Paldies!